Vai jūs zināt, kā pareizi strādāt ar turbokompresoru un kam jāpievērš uzmanība, darbojoties ar modeļiem ar elektriskās piedziņas mehānismu? Neraizējieties! Nissens eksperti ir gatavi jums palīdzēt. Elektriski darbināmi turbokompresori ir progresīvi turbokompresoru modeļi. Piedziņa nodrošina elastīgu un precīzu izplūdes gāzu plūsmas kontroli turbokompresorā, tādējādi sniedzot daudz labāku un ātrāku turbokompresoru pastiprinājumu kontroli. Šodien mēs nomainīsim šādu turbokompresoru šajā BMW. Pirms šādas modernas sastāvdaļas nomaiņas ir nepieciešams noskaidrot iemeslu, kāpēc tā piedzīvoja kļūmu. Jums jānovērš visi kļūmes galvenie cēloņi. Izmantojiet diagnostikas aprīkojumu, lai pārbaudītu, vai turbokompresors nav bojāts. Veiciet rūpīgu OBD diagnostiku, jo ecu kļūdu kodi palīdzēs ātri noteikt problēmas. Meklējiet iepriekšējos ecu kļūdu kodus un nomainiet visas sastāvdaļas, kas jānomaina. Pārbaudiet elektriskā savienojuma ligzdu un instalāciju. Pārbaudiet, vai piedziņas mehānisma savienotājs ir drošs, meklējiet bojājumus, motoru bojājumus vai nepareizi savienotus vadus. Turbokompresors šajā automobilī pilnībā nedarbojās. Tam ir vairāki iemesli. Pirmais svarīgākais ir turbokompresora vārpstas aksiālā brīvkustība. Ieklausieties šajā skaņā un pārbaudiet, cik vaļīga ir vārpsta. Tam ir dažādi cēloņi. Tas varētu būt pārmērīgs izplūdes gāzu pretspiediens. Tas varētu būt pārmērīgs pastiprinājums, jo turbokompresors ir nepareizi regulēts. Iespējams, tā varētu būt arī nepietiekama vārpstas eļļošana. Otrakārt, šim turbokompresoram ir nepastāvīga komunikācija starp piedziņas mehānismu un transportlīdzekļa ecu. Pirms vainot piedziņas mehānismu, pārliecinieties, vai piedziņas mehānisms kustas brīvi. Var gadīties, ka daži ierobežojumi turbokompresorā, piemēram, vente sistēmas iekšējie aizsprostojumi, neļauj piedziņas mehānismam darboties pareizi. Šādā gadījumā palielinātos strāvas patēriņš, ievērojami pārkarstu dzinējs un pārnesumkārba piedziņas mehānisma iekšpuse, un galu galā tas sabojātos. Tomēr galvenais cēlonis nevarēja būt piedziņas mehānisms. Galvenais cēlonis varētu būt un iespējams slēpjas VNT mehānismā. Tāpēc pārliecinieties, ka esat noskaidrojis, kas iznīcināja jūsu turbokompresoru. Turbokompresora kalpošanas laiks ir tikpat ilgs kā motora kalpošanas laiks, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai, nomainot turbokompresoru, pārliecinātos, ka visas pārējās sistēmas, kas atrodas ap turbokompresoru, darbojas pareizi. Pārliecinieties, ka nav pārmērīga pretspiediena, pārbaudiet visas izplūdes un izplūdes gāzu apstrādes ierīces savā automobilī. Pārliecinieties, ka arī gaisa ieplūdes sistēma, tostarp filtrēšanas kanāli, ir atbilstošā stāvoklī. Eļļas sadale uz no un turbokompresora iekšpusē ir neskarta, tāpat kā elektrības sistēma. Ja tas viss ir nodrošināts, varat būt droši, ka turbokompresora uzstādīšana būs veiksmīga. Kad tas viss ir pārbaudīts un izdarīts, varat ķerties pie nākamā soļa un sākt uzstādīt turbokompresoru. Un šeit ir tas, ar ko sākt. Uz visām Nissens turbokompresoru kastēm ir QR-kods, kas aizvedīs uz rokas grāmatu, kurā soli pa solim ir aprakstīts uzstādīšanas process. Papildus tiešsaistes versijai katrā Nissens turbokompresoru kastē ir arī drukāta uzstādīšanas rokas grāmata. Un pats svarīgākais, nekad neaizmirstiet par papildu uzstādīšanas detaļām, kas ir nepieciešams pareizai turbokompresoru uzstādīšanai. Jauna motoreļļa, gaisa filtri, eļļas filtri. Un varbūt nepieciešams dažas blīves, aizslēgi, cauruļvadi, dažkārt pat starpdzesētājs, ja iepriekšējais turbokompresors nedarbojās iestrēgšanas dēļ. Turklāt eļļas padeves līnijas uz un no turbokompresora. Tās ir ļoti svarīgas detaļas, kuras, iespējams, varat iztīrīt pirms to uzstādīšanas. Taču, ja to forma ir ļoti sarežģīta, to tīrīšana būs gandrīz neiespējama. Tāpēc uz šīm detaļām labāk neekonomēt, jo tās nodrošina turbokompresoram vitāli svarīgu stāvokli. Paturiet prātā, ka eļļa ne tikai eļļo turbokompresoru, bet arī dzesē ātri rotējošos sistēmas elementus. Tāpēc nekad neaizmirstiet par eļļas sadales līnijām uz un no turbokompresora.
Nodrošiniet atbilstošu elektriskās piedziņas mehānismu savienojumu. Optimālai turbodarbībai ir svarīgs pareizs savienojums ar ECU. Pārliecinieties, ka kabeļu izolācija, savienojuma ligzda un savienotāji ir labā stāvoklī un tajos nav mitruma un grūžu. Ar visām sastāvdaļām rīkojieties uzmanīgi. Izmantojot OBD sistēmu, pārbaudiet, vai elektriskās piedziņas mehānisms darbojas pareizi. Novērojiet, vai manipulators kustas brīvi un nerada aizdomīgas skaņas. Tagad pēdējais solis ir aktivizēt elektriski darbināmo turbokompresoru ECU sistēmā. Lai to aktivizētu, izmantojiet atbilstošu OBD procedūru. Pēc tam pārbaudiet, vai nav atlikušo OBD kļūmju un novērsiet tās. Kad tas ir izdarīts, veiciet testa braucienu. Ja meklējat papildu tehnisko informāciju un informāciju par to, kā uzstādīt turbokompresorus, apmeklējiet Nissens.com eksperts.